Šī ir sabiedriska vieta Ķengargā, Rīgā. Sabiedrisks apstādījums, tiek veidoti apstādījumi, kas būs dekoratīvi visu gadu un ar zemākām prasībām pret sevišķu kopšanu. Tātad dobes tika atzīmēts vietas dobēm, izrakta grunts, viens apildīts ar auglīgu augsni, melnzemi. Tur, kur būs krūmu stādījumi, tur tātad dziļāk izņemta grunts, un tur, kur ziemciešu stādījumi, tur seklāk izņemta grunts, apildīta ar auglīgu augsni. Sabiedriskos apstādījumos parasti izvēlas augus, kuri neprasa sevišķi bagātīgas augsnes, kā arī nav īpašas prasības pret sauli, vēju, ūdeni un dažādiem citādiem faktoriem. Protams, pie stādīšanas ir kārtīgi jāsalaista un būtu nepieciešams laistīšanu turpināt, ja nav lietains laiks, kamēr augi ieaugs. Vienīgais, kas būtu jāievēro, ir krūmu apgriešana, jo šādus krūmus šobrīd iestādi un turpmāk neapgriež, zudīs zināma forma un sevišķi grimoņi, kas ir diezgan agresīvi augi, ir jāciepj. Tā veidojot blīvumu, nevis izstīdzējuši zarus uz augšu. Šeit tiek stādīts spirējs, kas tātad Goldmont un Goldflame kontrastē ar dzeltenajām lapām un dzelteno-oranžām lapām. Goldmont ir nedaudz zemāks, tāpēc tās stādīts ārējā malā. Goldflame iekšējā, jo ir nedaudz augstāka šķirnīte, kas kontrastē tad savā starpā veido krāsu dažādību. Pa vidu tiek stādītas tūjas un grimoņi. Grimoņi savukārt ir dekoratīvi visu gadu, arī ziemā, jo tiem ir krāsaini zari. Šajā gadījumā tiek stādītas šķirnītes ar zaļiem un sarkaniem zariem, kas tātad cauru gadu būs dekoratīvi. Vasarā būs zaļas lapas. Ziedi ir, bet nav sevišķi ievērojami. Vēl šeit tiek stādīts tūjas, konkrēti tūjas šķirnes smaragd, formētas apakšas. Par cik mikrorajonos un vispār sabiedriskos apstādījumos ir visādi klaiņojuši dzīvnieki, tad pēc dzīvnieku apmeklējuma tūju apakšas paliek pavisam neizskatīgas, atmirst zari. Līdz ar to ir tad rasts tāds kompromiss, apcirts tūju apakšas, ja? Bet līdz ar to tomēr ļoti dekoratīvi izveidosies kompozīcija, kur tūjas tad būs redzams virs grimoņiem un netraucēs viens otram. Vēl tiek stādītas ziemcietes, daudzgadīgās puķes. Tās ir izvēlētas ar bagātīgu ziedēšanu, kas zied dažādos laikos, bet ne ar sevišķi lieliem krāšņiem ziediem, lai tātad sabiedriskā vietā tomēr augiem nepieaugtu kājas no kāda nadzīga garām gājēji. Ziemcietes ir izvēlētas tātad heihēras, rases krēsliņi, kas veido apvals. Heihērām ir dekoratīvs krāšņs sarkans lapojums, rases krēsliņiem ir košas zaļas lapas. Tās ir dekoratīvas visu vasaru. Tas ir svarīgi šādos apstādījumos, jo vairumam ziemcietēm pēc ziedēšanas arī lapotne kļūst neizskatīga. Nevar pieļaut, ka sevišķi tādā vietā, kur tātad mazāk ir iespējams kopt šos augus. Dobju vidū ir iestādīts arī neprets, kaķumētrs, salvijas dekoratīva šķirne koša ziliem ziediem, arī ehinācijas ar rozā ziediem un sūrens, tādas vidēji augstas šķirnītes. Krūmu stādījumi ir nomulčēti ar priežu mizmulču, un puķu stādījumi ir nomulčēti ar kūdras substrātu, jo ziemciešu attīstībai un augšanai mizmulču nav tik ieteicama. Vajadzīgs ir vieglāks mulčējums. Mizmulča daļai ierobežo nezāļu augšanu. Uztur vairāk mitrumu augsnē, bet kūdra šo uzdevumu veids sliktāk. Bet tādēļ sabiedriskos apstādījumos un arī šeit ir izvēlētas tādas ziemcietes un sastādītas cieši, lai saugot nebūtu redzama zeme, līdz ar to arī nezāles tik ļoti neaug.